Mēs nevienam Eiropā, mēs nevienam nekur neko neesam parādā ar jums. Absolūti. Mēs esam parādi saviem cilvēkiem. Bet izskaidroja tad sabiedrībai, ka vairāk nekā 140 uzņēmumi uz dotu momentu tirgojas ar Krieviju, un tas ir darba vietas, tas ir nodokļi. Un gadījumā, ja tas viss būs aizliegts, nu tad parasta tauta no tā cietīs. Mēs ar jums, protams, gada beigās caur mūsu Ašarādna kungu paņemsim kārtējo kredītu no Eiropas Savienības 2 miljārdus un superveiksmīgi sadalīsim savās algās. Pareizi, jā, un būs ok. Bet no tiem 2 miljārdiem parastam setniekam, tirgotājiem vai taksistam vai apsargam neatlidos ne kapeikas. A tam cilvēkam, kas strādā ostā un paliks bez darba vietas, vispār nekas nepienākās. A mēs sev paņemsim Eiropa kredītu un algu izmaksāsim, jo mēs spējam to izdarīt. Es negribu nevienu apvainot, bet tas ir pretvalstisks lēmums. Tas ir kaitniecība. Kaut kāda diža mērķa labā. Kāda? Tas ir Es nevienu negribu apvainot. Tas ir absolūta kaitniecība. Dīžais mērķis ir palielināt algas. Dīžais mērķis samazināt komunālos izdevumus. Dīžais mērķis pasūtīt 3 mājas tālāk Eiropas banku un samazināt kredītus tautai. Tas ir dīžais mērķis. Vispārējais ir kaitniecība. Paldies Dievam, ka mēs esam opozīcija un tur paliksim, jo tad mēs varam runāt brīvi. Nu jūs taču visi esat latvieši. Nu visi pilnīgi. Nu visi jūs mīlāt savu Latviju. Nu, tad kāpēc šādi lēmumi, kas kaitē? Es piekrītu vēlreiz. Jums ir vēlme atbalstīt, jums ir vēlme parādīt nostāju, bet nevajag to darīt aiz sabiedrības rēķina. Viss. Darām tā, lai pēc tam pārējiem sabiedrības daļas locekļiem nebūtu vajadzīgi par to piemaksāt. Vai vēl sliktāk imigrēt uz citu valsti? Vai vēl sliktāk zaudēt savus īpašumus kredītos? Tur tā lieta. Es par jebko, kas nemaksā sabiedrībai ne centa. Un tas ir mana nostājā. Esiet noderīgi savai valstī. Un tas ir svarīgi, lai paliktu ne tikai negatīvajā atmiņā, bet lai paliktu arī pozitīvajā atmiņā. Paldies, kolēģi!